frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Sveicināti Copes frekvences 3. sezonas turpinājumā. Pie mums šoreiz ir 2 copes youtuberi. Es ceru, ka es pieteicu jūs pareizi, jo pašākai publikai jūs noteikti esat pazīstami jau ar saviem YouTube kanāliem. Pie mums ciemos ir Kristaps Vītols un Artis Smirnovs. Sveiki. Čau, Džeki. Čau, Džeki. Nu, ko? Ko mēs varētu uzjautāt? Kas varētu būt pirmais, ko mēs varētu uzjautāt mūsu viesiem? Es domāju, ka jāuzjautā, kad viņi pēdreiz bija copēt. Vakar. Filmējāt? Nē. Tikai tāpatās, ja? Tad ir tāds ir cops, ka jūs nefilmējat? Nu, ir citreiz uz kaut kādām stundiņām, dažām, ka izraujies pie upes, vai citreiz tā kaut stundu aizēja nočeko kaut kādus punktus, zin kā, lai nākamā dienā zinātu, iet filmēt vai nefilmēt. Tad iesild vietiņu. Jā. Priekšizpēta notiek, ja? Iebarošana arī, ja? Uzbaro nākamo YouTube klipiņu. Kādu mānekli iebarojam kaut kā, zin kā. Okay. Pareizi. Klau, bet runājot par to pašu copi, kur pašreiz ķerās? Un kas ķerās? Lielupē brekši ķerās. Lielupē brekši ķerās? Uz mangaļu savas moli ķerās reņģis. Jā. Ir jau reņģis augsties? Ir reņģi. Ir pirmie jau liek. Aha, un paši esat jau bijuši? Vēl nē. Nē, es uz reņģi, bet šogad plāns ir, jo reņģi nekad dzīvē nes ķēris, bet jānoķer. Tā kā skatītāji dzirdējāt, drīz būs video par reņģi ķeršanu pie Kristapa. Īsmā tas netālu no manām mājām, negluži netālu, bet tas netālu. Es arī esmu gribēju pamēģināt. Jo tur ir interesanti tas, ka tev tā sistēma ar tiem vairākiem āķiem, āķi ir tukši, neko reņģē neliec virsū, un tu, ja viņi tur piedā krasti pienākus, tad viņi tur ķeselē. Galvenais, lai zelta āķīts ir. Zelta tieši? Zelta vai sudraba vai kaut kāda spalviņām es skatījos viņiem. Būs labāk zelta. Mūsu skolotājs. Es neesmu skolotājs, es neesmu vēl ķēris, bet... Tu tā pazini vairāk nekā mēs. Jā, bet man liekas, ka reņģi ir viena no lietām, ko vienreiz sezonā vajag aizbraukt pamēģināt, kad viņi pienākus. Tad makšķeri var likt nost pēc tam. Visas ziņās. Jā? Tu esi darījis jau to? Es biju, jā. Nu, pastāst varbūt dažos vārdos, kas tur nekas, uzliec cienu, met iekšā vēl cāra. Visu mākslu. Cik daudz pat dienu noķer? Spaini mierīgi. Ja ir labs copi. Tad tāda svaigi reņģi aiznes mājās, nav? Centrāla tirgu bija šī mazāks apgrozījums. Tas, ka visi aizbrauc paši noķer savu reņģi. Bez dvielīšu neiesaku braukt. Tā, labi atzīmē un dvielīts obligāts. Pagad, tad nosaucam, ja mēs tā pieķērāmies jau tam specifiskam makšķeršanas veidam, kā reņģi, sezonālam, noteikti sezonālam, tad kas ir jābūt inventārā, lai to reņģi? Noteikti zelta āķītim. Jā, viņiem ir tādas mušiņām, tādas āķītas mušiņām un sviniņš. Un cik tālu jāmet? Nevajag tālu. Tur pārtviņas arī ir, jā. Met un tin ārā. Tad gaidi, tur 5, būs galā 4. Cik lielākās ir? Kad 150 gramu, 100? Nav, 100 rādi. Jā, kaut kur. Aha. Nē, ir jau bonus, viņi trāpās. Lielās? Jā, bet tas jau reti. Ok, interesanti. Un vēl viena lieta, ko tu nepieminēji, jāpaņem kamera līdzi, ja? Nevienmēr ar kameru braucu. Ja daudz cilvēku, tad es nefilmēju. Ja maz, tad es jūties nērti, jā? Es jau... Man nepatīk tā. Tev patīk pašam vienu nomaļajā vietā, ko darīt tādu filmēt. Okay. Bet tu minēji par Lielupas brekšiem, kur tas, labi, varbūt konkrētas vietas nesaucam, bet varbūt pastāstīt vairāk. Populārāk, kas ir Kalnciems tagad pie mūsu galā. Kā mēs mūsu video parasti minam, starp Jelgavu un Kalnciemu. Tas ir mūsu spots. Starp Jelgavu un Kalnciemu. Tālāk, lai paši domā un brauc un meklēs, lai uzmini. Jā. Bet esat bijuši jau tevis brekšos tur, Rāži Novāk? Es biju nedēļas vidū. Lielākais 45 centimetri dabūja. Nebija svari līdzi. Cik tas varētu apmēram? Kaut kāds centimetri nesam. Kilo pāri noteikti bija. Vajadzētu pāri kilo, jā. Bet viens tikai. Un tad tādi 700 grami apmēram. Okay. Nefilmēja. Cilvēki daudz bija. Izgāja. Vīmbām viss slikti. Kristap, tu tur kaut ko neliku? Jā, liku, bet šogad tur viss bija kaut kā slikti, ne tā kā katru gadu. Jo citreiz tā, kad aizbrauc vienkārši uz svinu, uz mormiškām tām vimbu, ķer tur dienā pa 20 vimbām, tur dažās stundās, principā normu stundā var pieķert. Šogad bija kaut kā, kad Lielupē līmenis bija ļoti zems pavasarī, un kur vimbas pazuda, nezinu.
Varbūt mums neienāca, varbūt bija tās tikai, kas bija ienākuši pa ziemu, pa ladu. Nu, visticamākais, kaut kas jau bija mežotnē, ķēres, zinu, ķēres taļģenē, tur, kur parasti ķer, bet, baigi ātri viņas kaut kā izskrēja cauri tur mūsu tai kalnciem takai. Jo es biju Garozā, viņas bija tādas jau bišķi tumšas. Tās jau ir parasti tās, kas jau ir aizķērušās ilgāk. Tās jau nav tās jūrnieces. Labi. Un cik vispār pašiem bieži sanāk copēdi? Kā jūs tur plānojat? Tur spontāni, tas ir kaut kāds... Iekrīt brīvs brauc. Jā, pa lielam es arī tāpatās. Tagad man arī daudz jautāja, tu vispār strādā, kāpēc tev tik daudz video? Es tā parēķināju. Pak bija taču lieldienu brīvdienas. Bija parastās brīvdienas, tās darbā vēl bija paņēmis 2 dienas brīvs. Arī katru to dienu es kaut kur mēģinu izrauties, uzfilmēt raidījumu. Jo man ir tā, ka es filmēju arī uz priekšu. Es teiksim, vienā nedēļā varu uzfilmēt kaut kādus 4 epizodes. Pēc tam, nedēļu es nekur netieku copēt, pēc tam viņu ielieku kaut kad tajā nedēļā. Bet arī jāsako visu laiku līdzi ir, kas tajā laikā ir aktuāls, kas tajā laikā ir sācis tikko ķerties. Jo Vimbas tikko ir sākušas ķerties, pirmo nedēļu skatās nenormāli, video pa 20,000 skatījumiem, pēc tam krītās. Visam apnika daudz. Jā. Tur jau tā lieta, tāpēc es laiku jāsako līdz tagad arī līnis sāk iet upēs vai ne tā pati reņģe. Un, ja tu gribi dabūt skatījumus, gribi dabūt jaunus skatītājus klāt, aiziet, brauc tajā zivis. Tā, visi topošie youtuberi. Ar reņģi jūs varat tuņās uzkačāt savajās kontas, momentāli filmēt. Šī epizode būs, redzam, pēc kādām 2 nedēļām. Nebūs vairs aktuāli. Reņģē vairs nebūs. Tad jau visi uz vējiem skatīsies. Ja? Labi, vējienes, jā. Tikai izies šī epizode, lūdzu, braucam uz Liepāju pēc vējienes. Bet, Džeki, drusku pieskārāmies tai copēji, bet es gribu zināt arī, ko jūs ikdienā darbojaties un kā jūs atrodat laiku visam. Savam hobijiem, copēji un tā tālāk. Kristap, ko tu dari ikdienā? Es ekonomikas konsultants esmu lauksaimniecības. Ekonomikas konsultants, jā? Ok. Konsultējot tā kā uzņēmums par... Man, principā, ir ikdienā dažādi aprēķini saistīti ar lauksaimniecību, sastāv tāds bruto seguma aprēķinus dažādām kultūrām, kultūra augiem un lopiem. 258 dažādi aprēķini, kur ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas, lai viņus uzturētu, izaudzētu, un kādus ieņēmumus mēs gūstam no tā. Ikdienā strādājot cipariem. Jo man jau no bērnības nereāli patīk statistika, patīk analītika, jo man agrāk bija uztaisīts tāds zivju uzskaites žurnāliņš, kuras ikvienu noķerto zivju uzskaitīju un savā veidā kaut kādu analītiku vedu pēc tam. Grāmatvedība jau sanāk tāda. Un arī secinājums kaut kāds veids, jā. Ļoti labi. Labs. Jā, Arti? Es vienkārši Santakņas āra strādāju no 8 līdz 5. Jā, bet kur laikā atrod to copi tad, jā? Pa brīvdienām nofilmē kaut ko, ja sanāk. Ok. Tad šodien būtu bijis pie upes, ja mēs nebūtu aicinājuši, jā? Iespējams. Man jau bija doma šodien, tepat tās ir mols. 2 epizodes vai 5 epizodes aizskriet tepat līdz līdz saulrietam varat paspēt, jā, vispār. Mierīgi. Labs, jā. Bet jau kaut kā jau runājām par to, katru copu sanāk filmēt vai vismaz mēģināt uzfilmēt, vai tomēr tu kaut kā jau filtrē, kurš būs tās filmējumās un kuras nē? Agrāk bija tā, kad aizbraucu kaut kur, pieeju pie upes vai ezera un momentā saprotu, filmēšu vai nē. Kāpēc? Tāpēc, ka pagriežu galvu uz sāniem, ieraugu tur sēž cilvēki, vesela kaudze un nērti. Nērti ir paņemt to kameru un pēkšņi sākt runāt ar sevi. Tur sveiki, draugi. Visi uzreiz tā galvas pagriež, skatās uz mani, kas notiek. Kaut kāds, šitāds. Bet tagad, es cenšos katru copi. Un tikai tāpēc, ka esmu solījis, ka šogad izlaidīšu video biežāk, lai tā auditorija tomēr būtu izklaidēta. Jo man arī vecākiem ir lauksaimniecība, un es tur vasarā palīdzu. Un tad ir tāds periods, ka es cenšos maksimāli daudz visu safilmēt, lai būtu vismaz tajā laikā, kad es tur esmu ļoti nodarbināts, palīdzu vecākiem, lai būtu vismaz kaut kāda video, ko izlaist. Tad tu tā rezervīti iefilmē, un tad tagad centies, cik pēc mani novērojumi reiz nedēļā kaut ko palaist, jā? Tagad pēdējā laikā ir biežāk, tāpēc, ka bija tās brīvdienas, tur kaut kas sakrājās. Citas tādas copes arī, ko var aiziet vakarā uzfilmēt, tur pa pāris stundiņām kaut ko vai no rīta izrauties. Tās pašas Vimbas, ka tev pietiek pāris stundiņas, kaut ko uzfilmē un viss. Arti? Es vienkārši cenšos aizbraukt pie upes, paskatos cilvēku daudz maz, un tad domāju, filmēt, nefilmēt. Vai arī citreiz pasēžu kaut pusstundu, skatos pēc zivīm, vai ņem, vai nē, un tad mēģinu kaut ko filmēt. Bet, ja galīgi nav, tad
jāfilmē, kas ir, jo jāliek iekšā video. Nu. Tā kā neatkarība, bet tāds kā iegriezt ritenis, kur nevar apstāties. Visu laiku jāfilmē kaut kas, jā? Kaut ko vajag vismaz nofilmēt. Tagad arī nebija gandrīz 2 nedēļas video, konkursi 2 bija karājās gaisā, un viņas bija jāieliek. Un tas vienkārši aizgāja uz upi, uzfilmēja kaut ko. Tiem konkursiem mēs noteikti parunāsim vēl priekšā, būs jautājums. Bet tiksim, par to riteni, par to, ka nevar apstāties, tev visu laiku tu domā par tiem skatījumiem vai tev tur par tiem sekotājiem, kas jūs tā kā tur varbūt motivē? Laikam jau, ka sekotājs laiku pienāk klāt no videoklipa. Ka ieliek video uzreiz kaut kāda daļa pienāk klāt. Galvenais, nav video nenāk, ka ieliek vienu video uzreiz, tur neuzlec. Jā. Ok. Un, bet saka, kad piebraucot pie upes, ka tur daudz cilvēku negribās filmēt, bet tas varētu būt viena no tādiem rādītājiem, ka tur varētu būt, ka ķerās, jo parasti cilvēki ir tur, kur viņi ķerās. Parasti. Cilvēki ir tur, kur ķērās pirms nedēļas. Tad, kad visi sāk likt kaut kur Facebookā iekšā bildes, tas jau ir viss jau nokavēts. Bet arī dažreiz, kad ir daudz cilvēku atbrauc, un ja tur neķerās, viņi ātri aizbrauc projām. Ja? Bet ja viņi tur sēž līdz vakaram, tas ir rādītājs, ka viņi tur slānīja to zīvi. Tur. Tagad nesen pie kalnciem. Visi sēž, neviens neko nevelk. Es tur kaut ko noķeru pa brīdim, viņi sēž vienkārši. Ko viņi tur sēž visu dienu? Vienkārši sēž, gaida varbūt kaut ko. Bet cilvēku pilns. Tautā runā, kad kalnciemā tās zivs ir. Jā, bet nosēž. Sāksies žors. Varbūt, jā. Pareizo mēnesi fāzi gaida. Jā, es gribēju drusku parunāt arī par to pašu sevis filmēšanu. Tur minēja, ka tur neērti un tā tālāk, bet jūs tā kā nesat pieraduši pie tā, ka tas liekas jau pašsaprotam, ka tur pats ar sevi tur runā. Ir dīvaini, kad staigā gar upi un runā pats sevi. Bet nesat pieraduši jau? Zini, tad, kad tev kamera ir uz krūtīm, tas kaut kā ir vieglāk. Tikko tu kaut kur paliec to roku uz priekšu, sāc filmēt sevi tālu. Un, ja pie upes vēl ir tādi vecāki gadagājumi cilvēki, jaunieši jau visu saprot. Bet, jā. Atkal tie youtuberi, ko viņi visu laiku filmē. Ložkas poļi. Vecie vēl pat nesaprot, ka tā ir kamera. GoPro. Sāk pieliekties mūgzem krūmē šaus. Klau, jūs esat abi divi jau kādu laiku esat online. Kristaps, man liekas, vēl ilgāk ir, jā. Jūs atpazīst arī pie upes tie vecie un visi tie, kas tur sēž? Jā. Tad jau vajadzētu būt ok, ka jūs tur to kameru. No sākuma tā kā citi pienāk uzreiz, citi pasēž, un tad vēlāk pienāk. Pavēro. Ko viņi parasti saka, viņi pienāk? Neko. Man bija pēdējā reize, kad jautāja vienkārši, kādu feederu pareizi izmantot. Priekš upes, lielupes, piemēram. Pareizi kādu attālumu, cik grami, viss šī tā. Standarta tāds tehniskie jautājumi. Jā. Bet ļoti patīkami, ka pienāk. Tiešām tā pienāk. Jā. Jo ir tādi, kas skatās virsū vienkārši, tā uzkrītoši. Kaut kur esi, viņi tā skatās virsū. Stalko. Un tas ir tas, nepatīkamākais. Pienāca apsveicinies, tur parunāsim, kaut ko citi prasa bildes, vai ne? Sākumā bija tā nērti, tagad jau esmu pieredis, kad nobildēties tur sekotājiem. Tā patīkami jau sāk palikt. Bet tad, kad tā skatās uz tevīm un tad veikalā 10 minūtes staigā, viņš to staigā, tā skatās. Tie skatītāji, kas stalko Kristapu un Artu, pienāk ar klāt apsveicināties, Džeki, būs vieglāk. Taču nekodīsim. Pilnīgi noteikti viņi ir atvērti. Viņi labāk jutīsies, jūs pienāksiet nekā jūs no malas. Jā, un arī izskatās arī padomiem dalās. Jā, viennozīmīgi. Ko varbūt par disciplīnām? Varam parunāt arī par disciplīnām. Tieksim, Kristap, agrāk tev varēja vērot vairāk karpis ķerot. Tas bija vairāk tas saturs nāca tieši par karpām. Tagad parādās dažādi gan spožie, gan vimbas, gan feederis. Tur tāds labs miksiņš no tādām disciplīnām. Artis atkal vairāk ar feederi darbojās, cik es esmu skatījies. Tad kā pašiem ir, ko jūs uzskatāt par savām disciplīnām un kas ir tas, ko jūs varbūt, kāpēc ir tāda, vai ir dažādība, vai prasās pēc tās dažādības, kā jums paši to skatāties? Varbūt arī drusku izsēja, kas jums nākošais būs plānā par jaunu mašķerēšanas veidu apgūt. Man ir tā, ka sākumā bija ļoti daudz karpas. Tas bija tāpēc, ka vecāki tieši mani saslimdināja ar karpām. Abi vecāki karpu? Nē, vispār nekāda saistība nebija ar to. Bija tā, ka mamma ar vecstāvu no mammas puses no bērnības jau bija makšķernieki. Un arī mani tur agrāk vedāja pie upes, bet tur man pilnīgs blackouts, es neko no tā perioda neatceros. Es atceros tad, kad kaut kāds 2010. Gads aptuveni, kad pēkšņi mēs no tādiem kultūras cilvēkiem, kas braukāja kaut kur pa pilīm,
Aizbraucām, sākām ķert karpas, kā vienkārši tā, lai atpūstos. Okay. Aizbraucām sākumā ar boilu, ar parastiem āķiem. Vispār nezinājām, kas ir matu sistēma, kas ir kas. Un mums tā dīķa saimniece saka, kur jūs to boilu liksiet. Mēs kā uz āķu uzpraudīsim. Vienkārši tā ķersim. Un tad viņa mums tur pastāstīja, ka var arī uz kukurūzu, var arī uz to. Un tad mēs sākām ķert diezgan tā veiksmīgi. Un tad labu laiku man karpas bija topā. Ar brāli braucām arī tad, kad dabūjus tiesības divatā. Un apnika kaut kā. Apnika prasījās kaut kas jauns. Prasījās kaut kādu jaunu sugu izzināt. Un arī skatītājiem nav interesanti visu laiku skatīties vienu un to pašu. Jo šobrīd daudzi, kas YouTube'ā filmē tieši par spinningošanu. Tas skatītājiem apnīk. Visu laiku cenšos kaut ko jaunu filmēt. Un šobrīd topā grūti man tā teikt. Man nav tāda topa zivs. Iespējams, tas varētu būt lašveidīgie tagad, kuras braucu bišķi biežāk. Bet citādi visur. Un arī turpināšu braukt. Šogad man ir apņemšanās atkal jaunas zivju sugas izzināt. Kā minēju, jau būs reņģe. Mēģināšu arī alantu. Šodien noķēru kāds 4 alantus. Visi zemēri, jāatzīst. Visus palaidoļā. Alantu, stopstam pateikšu, kur tu viņus var noķert. Viņi tiešām tur ir daudz. Jo man pagājušajā gadā jau bija tā apņemšanās noķert jaunas zivju sugas. Pagājušajā gadā noķēru 5 jaunas, un šogad arī mēģināšu turpināt. Jo tas pats interesantākais - mācīties kopā ar skatītājiem. Ka tu netālo, ka es tur baigais eksperts visur, vai ne, bet mācies kopā. Tā. Un tas... labi, jā, Arts par to. Jā, Arts, kā tev? Es vispār sāku ar feederi nesen tikai. Ar ko tu sāki iepriekš? Ar ko tu vispār sāki? Jā. Es tā ākstīdamies. Tur spinningoja kaut ko pupi skraidīt tur tā. Un tad kaimiņš saslimdēja. Iedeva man vienu feederi, aizbraucām uz Daugavu, met iekšā. 1, 2, 3, iepatīkās, nopirku pats pirmos. Tad tā arī aizgāja. Tagad man patīk aizbraukt uz Daugavu vienkārši uz vairākām dienām, uz nakti vai uz vairākām dienām. Un pat dienu uz breksi, pa nakti uz plēsēm, samiņiem, uz ušiem, kas tur ņem. Tā man patīk atpūsties vairāk tā, nevis tā tīri. Tāda kampošana. Tā. Jā, tas man patīk. Tas ir forši. Jā, ar telti visu. Jā, aizbrauc uz 2 dienām, vismaz uz Daugavu. Uz Lielupē tur niedres, tur krūmi nav ko redzēt. Daugavā forši plašums vispārējais. Kur labākās vietas tev pašam, kur var atklāt? Aiz Pļāviņu Hesa tikai. Augšā, jā. Staburāks, Klintaine, viss tas gals. Pagājušajā gadā sākām ar laivu braukāt forši, kad tu vari visur piebraukt. Jaunas vietas atrast vispār interesanti. Jaunās vietās forši tiešām. Ir kaut kas tāds arī vērā ņemams tur noķerts, jo tur diezgan labi eksemplāri. Man ir Daugavā zuds noķers lielākais, 800 kg. Tāds normāls. Tas ir labs, jā. Tas ir labs. Kā roka, vai ne? Jā. Tas ir labs, jā. Breksi neesmu lielu noķers, tas 800 kg laikam ir pats lielākais. Tā. Samu mēģinu noķert, pagājušajā gadā sāku. Es redzēju, kur viņš vairs tad ganāja. Tad nopirku tur kāds lielos plūdiņus dabūju no tā Eiros sama, tur tos viss. Un tad mēģinu tagad ar laivu iemest uz akmeni, un tad mēģinu. Bet pagaidām nekā. Bet tad šogad kāds tev plāns būtu kāds jauna zivja? Man sams mērķis. Jā, galvenais. Kaut kāds liels eksemplārs. Kas tev skaitās liels? Vismaz 10 vairāk. Un no krasta? Jā, tieši no krasta. No laivas, ne, no krasta. Baigais izaicinājums no krasta tik liela. Starp citu, runā, kad arī jūsu pusē Lielupē ir sami. Pagājušajā gadā pazīstamais no rajona noķēra 26 kg. 26 kg. Lielupē, jā. Cienījums izmērs. No krasta? No laivas, skoka. Tieši viņš ir braucis. Viņš tur visu laiku brauc. Viņš tādā dienā 5 gabals noķēra. Bet lielākais bija tas. Viņi jau ir iznāstoši. Mums treniņos tur sacensībās bija. Man mazie kurkulāni jau tur ķērās arī. Nedaudz, bet viņi bija. Nozīmē, ka viņi tur jau ir labi iedzīvojušies. Viņi tur labi ir. Jā. Bet atkal tas, ka viņi labi iedzīvojas. Es nezinu, vai tas saistīts vai ne, bet agrāk Lielupe bija ļoti slavena vēdzeļu upe, vai ne? Pēdējos gados vēdzeles kaut kur pazudušas. Man tādas aizdomas, kad ir Sams ar viņām kaut kādā veidā konkurē par vietām un kaut kas tur notiek. Pagājušajā gadā cik braucām un cik arī pazīstamie brauca ļoti vāji. Man pazīstamais viens teica, 3-4 gadu atpakaļ viss vēdzeles pilnas krasti bija Lielupē tieši. Smuki tādi 5-6 kg. Visi beigti, vienkārši beigti. Kas nepatika, jā. Vienkārši visi izmira. Un no tā laika ar vēdzeles vairs upē nav. Šitos nebija piefiksēts, jā. Es esmu pat braucis. Teica, visi pilni krasti ar vēdzelēm tikai. Visi vienā laikā atstiepās.
kāda ķīmija. Varbūt, jā, iespējams. Labi. Es par copu parunāsim par YouTube. Parunājam vēl par copu, bišķīt, ka... Šeit ir uzskaitīti, es apskatījos jūsu tur YouTube tajās lapās, profilos, tur uzskaitīti tie rekordi jūsu tā kā dzīvi. Tā kā viņš tagad savā starpā sacensību varbūt ir... Es vienkārši nokopēju. Es nokopēju no viena cita YouTubera. Nu jā, labā praksa tiek. Nu, es jau teicu, es analītiku vedu no bērnības, un man viņa bija kaut kāda saglabājusies. Nu, varbūt pieminam dažas atzīmējumu. Es varu pēc tāks apskatīšos ātri. Tā lielāka ekstra. Automobilis Torijas 8,6. Tas ir Savvaļā? Nē, Karpudīķi. Okay. Es jau domāju. Jo Sterkurs Torijas bija Babīts ezerā, kur bija. Jā, starp citu. Jā, tīklā bija, vai ne? Jā, bet es liecinu, ka viņas tur ir. Kaut kur viņas ir staigā. Jā, bet teiksim, no tā saraksta, kas tev šobrīd ir, kas tev vispilgtāk atmiņā palicis no tām visām zīvīm? Tur tas saraksts ir diezgan garš. 2 karpa, tā bija 11,900. Jā. Jo viņa tika noķerta tādā, pustādās sauļas. Viņas tur neviens nebaro, tas nav karpudīķis. Viņas tur ir ļoti sen iekšā, un viņa bija spēcīga, tiešām spēcīga un patīkami izvilkt. Un otrs ir lasis. Pirmajā reizē, aizbraucot uz Salacu, 6,4 kg. Jā, es viņu karputanī maisiņā nosvēru pat. Man bija speciāli līdz paņemts, jo viņu tur nekas necieš. 1,7 m garš, jā. Jā, pa pilnīgi no galas. Pirmajā reizē, pirmā zivs tā man bija. Neko savu. Labi, es pārbaudīšu, vai tiešām tu zini savus rekordus. Lielākā rauda? 680. Tu 623. gadā pagājušajā gadā februārī. Bet, jā, rekur ļoti tuvu. Zini visus rekordus savus. Arti, tev kura iespiedusies atmiņā no tavu leģendāro saraksta? Zūtis ir iespējams. Tas ir labs. Tas bija ilgi cīnījies. Vēl rudenī sazānu, ko es noķēru. Braucot uz Vēdzelēm. Tas pirmā zivs man tāda. Un eksotiskākā, kas varētu būt veizivs? Store arī. Bet tad dīķī jau... Tas bija tā pašā dīķī. Tā pašā dīķī. Bet man diezgan eksotiski liekas šajā sarakstā tā veizivs. Veizivs pagājušajā gadā pirmo reizi bija. Jā, puskilograms. Viņš jau mani visur valk līdzi. Man tur visas zivs nav uzskaitīts, jo tur ir ierobežojums. Nevar vairāk par 1000 rakstzīmēm. Tur ir vēl saraksts ar veselu kaudzi. Vai arī saīsinājumus kaut kāds varbūt. Jā. Vai arī jāsāk domāt. Vai arī vienkārši jātaisa savu mājaslapu, kurā tev viss uzskaitīs. Hall of Fame. Jā, tāda laba. Rauda gan ir lielāka nekā, Artim lielāka nekā Kristapam 800 gramu. Ālants man arī bija liels, daudz. 750. Vēl visu kilīšu arī var dabūt. Tur viņi ir, daudz viņi ir. Ālanti ir labi. Jā. Kā jums pašiem liekas, kas jūsu skatītājiem jūsu video patīk, kāpēc viņi skatās to? Tāpēc, kad jūs esat viņi pieraduši pie jūsu balstembra, pie jūsu sejām, vai arī viņi zina, ko jūs savā epizodē parādīsiet. Kas ir tas, kas viņiem patīk? Man, piemēram, cik es sapratu no komentāriem, kad es esmu tā kā dabīgs. Jā. Tā kā es daru, tā arī es lieku, neko samāksloju, un tā kā viss ir, tā arī ir. Tā daudz ir teikuši. Tā, kad... Nav nekas tāds sarežģīts. Nav ne samāk. Un vienkārši parasti lauku puika vai aizbrauc makšķerēt. Jā, visiem saprotams. Jā. Kas lielāko jūs arī, jā? Jā, man atklāja raksta par to, ka kaut kāda veida harizma, pozitīvisms, jo es video cenšos neizrādīt nekad to, ka es varbūt esmu tur, ritīgi dusmīgs, ka tajā dienā nekas nav ķēries. Un arī tas, kad skatītāji mācās ar maniem kopā. Es aizbraucu pirmo reizi ķert to zivju sugu, un es esmu tādā pašā līmenī apmēram kā viņi. Sākam mēs no viena un tā paša punkta. Es pateiktu, kas man patīk tavos video. Es viņus arī skatos. Tīri intereses pēc, kā tev tur iet. Un patīk, ka tu tās zivs arī uztājas dažreiz. Tad padalīs ar receptēm, ko nedara daudzi. Kas Latvijas YouTube ir retums patiesībā. Jā. Tas, man liekas, diezgan krūti, jo tu... Viņas izstāsta garšīgi, ka tu uztājies. Ja nevis, ka tu tur viņu tur safilē, un pasaka, ka šitas būs ēdams. Ja, bet, teiksim, tev tur ir kūpinājums, ja, tu tur nokūpini kaut ko. Un izstāsta arī garšīgi. Ja. Tur tāds ar pievienoto vērtību. Ja, tev ir kā noķer, gan arī tā, ka tu viņu ir apēst. Pietiekami garšīgi. Ja. Es, principā, negatavoju vispār mājās. Agrāk es dzīvoju pie vecākiem, tur, protams, mamma gatavoja, tad draudzene gatavoja, sagājām kopā. Jūs redzējāt pirmā epizodē, kā es sīpolu griezu.
Tas bija sāpīgi skatīties. Izskatījās, ka pirmo reizi griež. Bet dzīvi tu uztaisīt māki. Ir garšīgi, jā. Vai ir ēdama kaut cits jautājums? Jūs varētu uztaisīt kādu epizodu kopā, kurā viens otru izaicināt garšīgāku vēdienu un uzaicināt kādu pavāru. Video klipā jau būs vienmēr garšīgi. Nē, paaicināt kādu pavāru, slavenu, lai viņš notestē. Kur garšīgākā ir zivs, ko tu esi uztaisījis līdz šim? Zutis. Tādā pašā epizodē, kur es to sīpolu griezu. Nekas nepārspēs to zuti. Jau pats par sevi ir tik taukains tāds. Jā, viņš tāds labs, jā. Viņš tāds daudz nevar apēst. Apēd to 800 kg toreiz. Palaid vaļā? Nē. Kas viņu notika? Es viņu izdāļāju. Es jau zīves neēdu. Es reti, Es kādu vispār reti. Varu mazu gabaliņu Kristaps apēst. vismaz būtu uztaisījis to 800 kg. Viņš man iedeva samu pagaršot. Nu, kā bija? Baigi saļais. Alu vajadzēja klāt certosies. Jā, alkohola lietošana kaitīga atgādinām, Jā, mēs nekādā gadījumā nepromotējam šo. Labi, tā. Jā, tas ir labi. Runājot arī par to sociālo tīklu aktivitāti, kā jūs paši sev uzturat vai prezentējat sev? Jūs esat kā influenceri, blogeri vai copes, video, vlogeri? Nu, dažādi tie jaunie nosaukumi, bet kurš būs tā kā jums atbilstošāk? Kā jūs paši to redzat? Es nemācīšu teikt. Vienkārši copē, filmē, kaut ko ieliek. Kā viņš saucās? Tu pieminēji to vienu vārdu - influencers. Es nevaru viņu ciest. Es nenormāli nevaru viņu ciest. Latviskais tas tulkojums ir ietekmelis. Ietekmelis, ko es meloju? Es parādu visu, kā ir. Es sevi saucu vienkārši par YouTuberi. Pa YouTuberi? Jā, tas man tā visvairāk patīk YouTubers. Ok. Der, pieņemam, tā kā skatītāji lūdzu sauciet. Jā. Jā, ja jūs sakājat, ka pie makšķerējot, tad... Bet audzējot jūs savu auditoriju un savu sekotāju skaitu, jums arī veidojas kaut kādā veidā atbildība. Ja? Teiksim, jūs arī daudz ko varat tiešām ar savu video un savu teikumu ietekmēt. Un šo ietekmi noteikti sāk pamanīt veikalnieki, sāk pamanīt kaut kādu makšķerēšanu saistīti uzņēmumi, brendi. Cik es novēroju, viņas kaut kādas ir minimāls vai nezinu, kaut kādas sadarbības ar kaut kādiem konkrētiem veikaliem. Pastāstiet vairāk to pusi, jo jaunie youtuberi, kas arī grib varbūt kaut ko izdarīt, un lai viņi saprot, kā notiek lietas. Viņi paši nāk, vai jūs paši piedāvājat savus tā kā video sadarbības, kā notiek jūsu pusē tas viss? Man bija tā, ka visi, kas šobrīd ar mani sadarbojas, nākuši paši ir. Ka es neesmu nevienam nekur uzbāzies, neko meklējis, jo es kaut kā tā lēnā garā, kārti saka, parasti čaļi, kas kaut ko filmē. Gribēju filmēt, negribēju nevienam uzbāzties, un paši nāca ar saviem piedāvājumiem. Šobrīd man ir sadarbība izveidojusies tāda lielāka tieši ar Salmo un ar Zaķu Muižu. Un paši viņi uzrakstīja, ka patīk video, bija pamanījuši, ka es Zaķu Muižu sūdeni bieži vien video dzeru. Tāpat arī Salmo bija pamanījuši, ka ar viņu produktiem makšķerēju. Jo ar YouTube tā, teiksim, kā biznesu Latvijā to ir ļoti grūti uztaisīt kā biznesu, un, teiksim, lai izdzīvot no tā. No tās naudas, ko es saņemu par skatījumiem, es varbūt atsitu brauciena izmaksas. Degvielu, barību, mānekļus vai ne, bet tīri, kas nāk no sponsoru puses, jau bezmaksas ūdens, kaut kādi tur mānekļi testēšanai vai atlaide veikalā, tas jau ir tā patīkamā puse. Okay. Bet varbūt atklāt, tev ir finansiāls atbalsts vai tikai uz bartera principa, tā kā, ja tu vari atklāt, es nezinu. Nē, naudī nekādu es nesaņēmu. Okay. Bet barters būtībā. Jā, būtībā barters. Okay. Mārtiņ, tev? Man ir internetu veikals sadarbībā Sansa LV, kas man dod tā kā preces. Es tā kā reklamēju viņas un stāstu auditorijai. Kā tu līdz tādai sadarbībai nonāci? Uzrakstīja pats cilvēks. Viņš pats uzrakstīja tev? Uzrakstīja. Jā, vajadzētu tā kā. Kaut ko sabīdam, jā? Jā. Un ko viņš redz šī gadījumā no tevis kā ieguvumu savam veikalam? Tā kā laikam es saprotu, kad reklamē viņu, tā kā veikalu preces, tā kā, palīdz pārdot. Jā, palīdz pārdot ar. Izdomājām tādu variantu, ka varam uztaisīt 15% atlaidi, ja pērk tā kā ar manu kodu ASCOPE. Tad līdz ar to cilvēkiem ir lētāk preces iegādāties. Un
Viņš arī apmierināja sadarbību, ja? Jums abi tā kā abu sponsori ir apmierināti sadarbību un Jā, tur es visi- ilgtermiņā. Jā, viss kārtībā. Salmo saka, ka 50% pieaugums tur apgrozījumā. Nē, mums sākumā bija kopīgs konkurss uztaisīts ar viņiem. Man tieši pārslēdzās 50,000 abonenti, un tad viņi piedāvāja paši, davai balviņu vienu no mūsu puses. Tā kā mēs uzsaucam konkursu noteikumus, lai piesako arī mūsu YouTube kanālam, un viņiem dubultojās sekotāju skaits. Tā kā bija patīkami jau tāds pirmais solis. Par tiem konkursiem runājot, es drusku paskatījos, ir pāris web analītikas rīki, kuri ņem ārējos datus un arī par jūsu kanāliem var apskatīties, kā jūs augat. Un es apskatījos korelāciju, ka jums parādījās konkursi, visiem sāka augt subscriberi. Ja? Tā kā tie konkursi tad lielie ir magnēti, kas audzē arī to. Bet tai pašā laikā jautājums ir par to, vai beidzoties tiem konkursiem, tie subscriberi nepazūd. Viņi paliek, jā? Paliek, jā. Nu, nav tā, labi, tur varbūt kādi 5 noiet, bet, ieliec video, viņš atkal kaut kā uzlic augšā. Tad nevar saprast viņus. Tātad konkurss ir tāds kā boosters, ne? Kas Jā, tā kā, kaut kas, jā. Drusku, Būtībā- dopings nelēs kanālam. YouTube jau tie subscriberi, viņi tik daudz varbūt nenozīmē kā tieši skatījumi video, jo naudu jau mēs saņemam par skatījumiem. Tas gan, bet YouTube algoritmam patīk arī subscriberu skats. Tas uzskata, ka jūs esat tā kā svarīgs kanāls, jums ir daudz sekotāju, kas ir arī īsti cilvēki, nevis boti, un viņš loģiski tavu video celus feedā augstāk. Jā. Tāpat kā īkšķīši, tāpat kā komentāri, Jā. tur tas algoritms tik sarežģīts ir, es viņus mēģināju iedziļināties, bet, Viņš te uzbūstos viņu. Viņš šķiet, ka tas video ir svarīgs. Un, Jā. Un viņš vai arī kā radītājs. Kā Un arī kurā radītājs kurā brīdī to video publicēs, jā, kurā vakarstundā vai pa dienu. Jā, un tā kā tur jums pašiem ir novērojumi, kurā laikā vislabāk likt tieši Jā, tā kā video? Google tiek iekšā. Tad auditorija uzreiz uzlec. Jo viņš kaut kā Google tiek iekšā. Jā, Tikai nezinu, no kurienes. Viņš viņu nodeši noindeksē. noindeksē. Jo, kad atver telefonā, piemēram, to aplikāciju, kur ir Google izmet, tur viss tie reklami, tur uzreiz video izmetās ārā. Tā vējas. Un ja viņš tur tiek, tad auditorija vienkārši uzdodas kosmosā momentā. bet atkal viņi maz skatās to video procentuāli. Teiksim, ja video ir 10 minūtes, viņi varbūt noskatās minūti tikai. Un tas ietekmē uzreiz to samaksu. Uzreiz Tās nokrīt samaksas uz arī leju. tur nevar saprast. No video garuma, no video īsuma. Tur vispār viņš kaut kādu ratu iegriež kaut kā. Tur svarīgi arī kas skatās. Jā. Kas Cik skatās? labi monetizējās tā auditorija? Jā. Cik daudz viņi nokliko uz reklāmām? Jo pirmkārt, viņi algoritmus skatās, ja tas ir, viņiem arī par katru lietotāju ir kaut kādi dati. Jā, viņi zina, ko viņš ir pircis. Jā, viņam rāda citas reklāmas, kuras ir lielāka konkurence un parāda dārgākā. Tas slots ir dārgāks, un līdz ar to jūs arī vairāk saņemat par to tajā brīdī. Tas ir atkarīgs no valstīm, no kuras skatās. Arī protams. Jo tā analītika viņai jau ir pieejama visa. Es teicu, man patīk analītika un YouTube studio, kur es kā kontenta veidotājs redzu to visu pilnīgi ar tās dienas, kad man skatītāji ir visaktīvākie pa stundām. Es redzu visu, kad video likt iekšā, attiecīgi es arī zinu. Varbūt var padalīties, kurš ir labākā diena un labākais laiks. Viens ir svētdienu vakari. Visi ir mājās, gatavojas iet uz darbu. Vakarā, teiksim, knibinās pa jā, telefoniem. knibinās pa telefonu, mēģina aizmigt kaut ko, uzslēdz kaut ko fonā. Tas ir viens, un otrs ir īstenībā grūti teikt. Galvenais ir nelikt piekdienu vakaros, sestdienu vakaros. Tad daudzi kaut kur izklaidējas, vai ne? Jā. Vai paši ir pie ūdeņiem, uz nakti kaut kur aizbraukuši. Neskaties laika prognozi, jo sliktāks laiks jau vairāk skatījumi. Jā, gribēju teikt tieši. Jā. Ja ārā būs lietas, sniegs, kaut kāds puteris, tur ir tāds sūdīgs laiks, tad uzreiz Visi atšķirē YouTube. visi sēž mājās un domā, ko darīt. Klausies, bet runājot par to monetizāciju, jūs tur pieminat to, ka ienāk arī finansiālais ieguvums no tiem pašiem YouTube video. Cik jums pašiem ir rekords lielākiem video, cik jūs esat Par nopelnījuši? epizodi kādu. Jā. Man pa vienu laikam 80 eiro pa Daugavu. Cik skatījumi bija? Nebija tur daudz. Nebija, jā. Man tā liekas, 20,000. Čekam, 20,000 ir sīkums. Pat nebija tik daudz, man tā liekas. Es precīzi nevarēšu pat, man jāskatās telefonā. Mēs tik lapinamies. Man ir tā, ka man ir 100 eiro, bet ir tā lieta, kas vienu brīdi vāc uz ziedojumus, tā kā kūpinātavai, ko pēc tam man ND Metallica uzdāvināja. Un tur bija iekšā arī tā nauda, ko cilvēki bija ziedojuši. Jo tīri pa skatījumiem vidēji saņem aptuveni 1 līdz 3 eiro pa 1000 skatījumiem. Tas pa kuru video? Jā. Viens īsāks, viens garāks. Vienu vairāk skatās, otru mazāk procentuāli.
1 līdz 3 eiro ir tāds standartiņš. Cik tā lielākais skatījums skaits ir? 50 ar kapēkām 1000. Kopējais skatījums. Artis tad tev ir apsteidzis iegūmu no viena video. Nē. Man bija 100 eiro. Viņam pazušiem. Jā, 100 eiro, bet tur bija, saku, klāt tā nauda, ko cilvēki bija iedojuši. Man ir, man liekas, kaut kādi 2 video tādi, kur ir 100 eiro. Man ir īsākais video par to minūti. Garo video, kur viņam 51,000 laikam skatījās. Ar Sapali, kas bija? Jā, Sapali, jā. Jā, viņam bija 51,000 laikam kaut kādi 17 eiro. Pa minūti garu video. Bet es apskatījos arī absolūtos skatījumu skaits. Arta kanālam ir 1 140 000. To var neskatīties. Tur bija jābūt vairāk. Es kaut kāds vēl pat 20 video esmu izdzējis ārā. Jā. Nedari tā. Atstāja labāk. Nu, viņus tur bija paslēja publiski, uzspied unpublish, bet nedzēs ārā. YouTube nepatīk. Jā, viņiem uzreiz analītika ārats aiziet. Viņam jau pirmie video vispār bija no ikdienas dzīves. Jā. Nu, tur bija pirmie... Smieklīgais. Jā. Kaut kādā šie te Džekais video kaut kādā rušina. Nē, pirmie video vispār bija smieklīgie video kaut kādi, ko es tur liku. Džeki sitās pie garažām un kas nekas. Jā. Ok. Varbūt vajadzēja turpināt to. Vairāk būtu populārāks. Un jā, paturpināt par tiem skatījumiem. Kristapam kanālam ir 2 126 000, kas ir arī cienījams apjoms. Es pasīju, cik mums ir, bet nu labi. Mums ir nepilni 100 000. Tā kā mums vēl ir braukt. Un es varu pastāstīt, cik mēs esam nopelnījuši arī kopā. Mēs esam nopelnījuši kopš... Es pat nezinu, cik mēs esam nopelnījuši. No monetizācijas sākuma, kas bija decembra sākumā, mums pieslēdz monetizāciju, bijām sasnieguši 1000 subscribers. Mēs esam nopelnījuši 119 eiro kopā. Jā, mums vēl ir kur augt Džekiem. Viennozīmīgi. Bet paturpinot par to pašu sponsoru dīliem, vai strādājot ar veikaliem, strādājot ar sponsoriem, jūs nejūtat lielāku atbildību? Tā kā, viņi tomēr gaida kaut ko, vai tā kā nav tāda drusku ierobežošana? No sākuma tā kā domāju, ka būs tā, bet, kā ielikt to video. Kāds ir, tāds ir, ko es varu izdarīt. Jau speciāli iešu tur kaut ko, nezinu, uzpūst burbuli, lai tik viņiem būtu tur. Jā, es varu piekrist noteikti. Sākumā man likās, ka tas būs kaut kā nedaudz nopietnāk. Varbūt tas, kas no viņu puses, lai nav lamu vārdi, lai nav kaut kas tāds nepatīkams, noteikumu pārkāpumi vai ne. Bet es jau no dabas tāds esmu, kad es bez lamu vārdiem mēģinu aizadīt tos video noteikumus nepārkāpju. Un viss kārtībā līdz šim bijis, nav nekāda aizrādījuma, nekas tāds. Un arī par to ietekmi no viņu puses. Pirmais noteikums, kas man bija, kad es makšķerēju uz jebko. Nav tā, ka tikai tīri uz viņu produkciju, un tas, jā, viņi uzreiz ar piekrita. Man likās, ka būs tikai aiziet, makšķerēt tikai uz manu produkciju, neko citu, bet nē. Teica, ka viss kārtībā, tu brīvi domā, ar ko tu makšķerē, un nebūs tā, ka mēs tev kaut kur ierobežosim. Vai kaut kādi prasības par minimālajiem apjomiem, sēriju, epizožu, mēnesī, nekas tāds nav, jā? Man ne. Man par minimālajiem apjomiem nav, bet tas, ka galvenais, lai parādīs vismaz video. Okay. Un tad konkursi būs arvien vairāk, jā? Cerēsim. Es uz 10 000 solīju mašīnu sekotājiem. Nē, es ākstos. Es biju solījis. Mēs izskatīsim ārā to ākstos. Paliksim tikai, kad būs mašīna. Jā, ka būs mašīna. Bet šobrīd runāju jau ar sponsoriem arī, tā kā noteikti balviņas sarūpēsim. Labais. Varbūt mums arī jāuztais šodien konkursu kaut kāds, ne? Jā, padomā. Varbūt kādu cepurītu varat izlozēt. Izdomāsim. Tīri tehniski jautājums. Jūs arī paši filmējat un montējat, jā? Jā. Pašmācībā YouTube meklējat kaut kā to darīt, vai kur Artis māja pirkstu, kad Kristus iemācījās. Kas šitam jādara? Okay. Jā, tu apmācīji? Nē, es tīri pašmācībā. Es pats pašmācībā visu apguvu, bet, man liekas, tā montēšana mums ir tik elementāra, jo man ir vairāk cilvēki rakstījuši, ka viņiem patīk tieši tā mūsu elementārais montēšanas stils. Mēs vienkārši ieliekam kaut ko, izgriežam, pieliekam mūziku, atkal izgriežam, pietuvinam, varbūt nedaudz mūziku vienā vietā tādu, otrā tādu, tur kaut kāds pātrinājums. Tas īstenībā diezgan elementāri ir. Man tagad ēnu dienā bija students atnācis, es viņiem rādīju tos montēšanas kodas pamatus. Un izskatījās, ka viņš zina vairāk nekā es. Šobrīd jau mums tā informātika, datorika ir skolās tik attīstīta. Viņš tā pagūcīgs. Man bija pirmais video. Mēs pirmajā klasē mācījāmies. Es pirmo video vispār filmēju no sākuma līdz beigām, un tad visu arī ieliku. Jo nemācēju pat apgriezt neko. Un tad viņiem visu laiku, Kristap, kas teikt, ka šitā video zvanā. Tā arī beigās iemācījās daudz maz. Bet jūs tā kā sen jau čomi? No bērnības. Mēs vienā skolā mācījāmies.
Bet kur nav tā, ka viens no otru nošpikojuši to makšķerēšanas partneri? Nu, es jau tā kā no viņa arī sāku visu. Jā, tu vienkārši redzēji, ka šitam iet, jā? Nu, mēs Viņš tieši braukājām, filmēt sāka vairāk. jā, mēs braukājām copēt, nu, visu laiku agrāk. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Vēl jautājums par arī tehnisko pusi. Tās atvēruma bildes, jeb saucamās thumbnails, arī paši zīmējat, paši kaut kā lipināt kopā, varat padalīties, kā jūs to darat, tā Canva, vai kur jūs to darat? Agrāk es Adobe vienā programmā to darīju. Tagad uz Canvas pārgājis. Jo daudz patīkamāk, daudz profesionālāk tur viņus var apstrādāt un bildēm kvalitāte labāk. Arī abonē? Jā, abonents ir. Jā, bet, teiksim, jums joprojām tāds tā kā nav tās samudrīti tie thumbnaili tādi vienkārši. Manuprāt, arī tiem cilvēkiem, skatītājiem, varbūt tas vienkāršums arī tieši patīk, ka tur nekas tāds pārspīlēts krāsas nav nekas tāds. Nav komercializēts ļoti. Domāju, ka tāda ir. Citreiz nosaukums vajag padomāt kaut kādas tādas intriģējošākas. Es jau skatos, ja pēdējās video paliek tādi vairāk tādi kečī, Es patestēju vienkārši tā, cilvēkiem aizies, neaizies. Jā. Aiziet, tas noteikti aiziet, jā. Bet man pašam nepatīk tā. Ļoti nepatīk tos nosaukumus, pēc tam lasu, un man tāds, kāpēc tā izdarīju? Kad tas nesaucās par clickbait? Jā, clickbaits. Es vienkārši uzraku kaut kādu, nezinu, kaut ko, un es tur baigi nedomāju. Zandarts samslīda. Jā, Visi atslēgas vārdi iekļaut, jā. Rekords. Zivju rekords. Zivju rekords jau ir jau clickbaits. Bet varbūt ir rekords video. Nu, ja ir, tad piemēram. Vai uzrakst uz fona? Ir bijis kāds kašs ar citiem youtuberiem vai? Es nevienu citu nezinu. Jums ir vienīgie lielākie. Ar Arti ir bijis kašķis. Ar Arti ir bijis pastāst? Mums ir tā, ka mēs citreiz filmējam kaut kāds video kopā, un tad mēs mēģinām tā daudz maz izdomāt, kurš kuru dienu liks iekšā, lai neielēk abi vismaz vienā laikā. Tas nav tāds kašķis. Tā ir jābi brauc un copēt, tad viens otru nefilmē. Jā, nepieminam. Tāpēc, ka mēs dzīvojam kaimiņos, mēs brauksim copēt kopā, jebkurā gadījumā, bet mēģinām viens otru vismaz nepieminēt, lai neizbojātu otram cilvēkam to skatīšanās prieku. Okay. Labi, pa lašiem savādāk bija, bet, jā, tā iet kaut kur tuvumā brauc pie upēm, tad jā. Nepieminam vismaz otru cilvēku lomu. Jā, lai nebūtu intrigas atčakarētā, jā. Tā kā man patīk to darīt. Pienāk beigās tieši tikko izvilcis ārā uzglabājamo tīkliņu, uzfilmē. Kristapam 4 vīmas tīkliņā. Es ielieku pirmais video, un tad Kristaps domā, ko darīt. Nolēja. Bet tik un tā, katram jau ir sava auditorija. Viņam ir sava, man ir sava. Jā, piekrīt. Vai tad ir sava auditorija? Ir. Pēc komentētāju niknējumiem var pateikt, kad viņam komentē. Jā, citi. Protams, ir tādi, kas ir abiem vienādi. Bet ir tā, ka arī atšķirās. Bet, cik daudz jūs esat pētējuši to savu auditoriju? Es saprotu, ka ir zināmi tie komentētāji un tie niknējumi un vispārējais, bet ir skatījušies, kas tur pa vecumu, lokāciju. Mani skatās vecāki cilvēki nekā Kristapa, ja tā jām. Jo man no tiem līdz 18 gadiem mani skatās vispār 0,1% tikai. Šitā, tu vienu brīdi biji noņēmis nost to, ka nevarēja nepilngadīgie skatīties tevi. Jā, tur būtu sarežģīti. Nē, tur ir problēma tāda, ka ne problēma, bet vienkārši jāatķeksē. Saturs paredzēs arī bērniem. Bloķēs. Nē, nevis bloķē. Nevar komentārus rakstīt. Komentārus kaut kas tur bija. Tur ierobežo. Nē, bet viņš arī YouTube'ā to nerādīs. Rāda viņš, bet komentārus nevar rakstīt. Un, ir tā, ka tam vecuma kategorijām es baigi neticu, tāpēc, kad jaunieši nepilngadīgi, viņi jau skatās no vecāku profiliem. Viņiem mājās ir uztaisīt arī kādu kontrolēt vecumu, uzliec 50 gadu un viss tev ir. Labi, tie jaunie tev ir tā mazāk, kas vēl raksta. Par geogrāfiju vairāk interesē. Kas aiz Latvijas ir? Kas aiz Latvijas? Lietuva. Lietuva iet nākošais. Vimbām varbūt pēc kādiem kīvādiem. Lietuvieši tagad pilns ir. Pateicoties jums. Vimbas, jūras grunu. Tāda vainīgi, ka lietuvieši tur nosirojuši visu Lielupas krastus. Bet viņi pārāk daudz ir saraduši. Nenormāli daudz. Ceļš kaut kādā Bauskā vēl kaut tur viņi pilns. Varbūt jums jāpārējais lietuviešu valodu. Tagad jau mākslīgais intelekts pieslēgsies, drīz varēs jebkādā valodā uzlikt, lai tavā balsī runā. Tieši tā ir, jā.
Bet jā, īstenībā, es tagad tā izdomāju, man vienmēr atlikās, kurienes tie lietuvieši tik laicīgi zina, ka ir sākusies, piemēram, Vimba, ja? Viņi ir tā kā pirmie vēstneši jau tur, visi viņi ir klāti, ķeri. Nu, tad es saprotu, viņi seko jūsu profiliem. Jā, man pat rakstīja Facebookā viens. Pa Zebrus ezeru, kad es pagājuši gadu sāku braukāt uz turieni, raksta, ledus jau ir, pa krieviski ledus jau ir, jau visi jau braukt jau, visi jau. Es tur labi ķēru brekšu. Padod ziņu, kad sākās. Autobuss jau formēja. Jā, tieši tā. Tiek lietuvieši Ikarus pildīts. Tiek rezervēti. Jā, tie baigie jau, izžulījuši. Bet, lietuvieši brauc pie mums, mēs braucam pie Igauņiem. Jā. Ziemām. Jā, Igauņi arī daudz sāka skatīties no Pērnavas video. Pērnava Peipus, tur tiešām bija Igauņu uzplaiksnījums. Jums jau atslēgas vārdi iekšā, tur Peipi un tas te, kā tur bija Pārnuju rāvi, vai kā bija tas upe viņiem saucās? Pāru. Aizmirsu. Pārnu rāvi vai kā viņiem? Kaut kā bija, jā. Pērnavas upe. Bet kā tev, Kristi, par to auditoriju? Viņi kaut kā būtu atšķirās no... Kā es minēju, tām vecuma grupām es ļoti neticu. Tur ļoti viss ir līdzsvarā. Aptuveni 20%, teiksim, no 18 līdz 30, tikpat tur no 30 līdz 40, no 40 līdz 50, un pēc tam tur 50 plus. Bet valstis, es piekritīšu, ir Latvija pamatā, protams, tad ir Igaunija, Lietuva, un tad ir valstis, kurās ģeogrāfiski ir, kur latvieši atrodas. Lielbritānija, Īrija, Zviedrija, Norvēģija. Esat domājuši par saturu arī citā valodā? Nē. Es gaidu mākslīgo intelektu, kad ierunās mani jebkādā valodā. Bet ir jau pirmie tie testi diezgan veiksmīgi. Es arī jau pētīju un skatījos, latviešu valodai varbūt šobrīd tā nedaudz piezemēti, bet, ja teiksim, es runātu angļu valodā, pārvērst uz krievu valodu, nebūtu jau problēmas. Bet subtitri jums tur ģenerējās? Jā, ar kļūdām. Kļūdas. Bet, jā, tad tas, ja tev ir angļu valoda, spāņu valoda, es skatījos tos piemērus, viņi ir izcili. Tev ar visu mutes kustību, ar visu viņš jau tev pilnībā tu runā ar to autori, tas ir amazing. Pāris gadi, es domāju, pagaidām. Būs mums vairāk konkurenti. Bet arī, teiksim, tas, ka tev angliski tas saturs būs nenozīmē, ka Anglim interesēs Vimbas lielupē. Jā. Tieši tā, jo es arī skatos, piemēram, ikdienā Krievu, Baltkrievu, Ukraiņu video, tik tāpēc, ka viņiem ir tās pašas zivis, kas ir mums. Man neinteresē arī tur Anglijā, kā karpas ķer. Grāvjas. Tur pavisam kaut kas cits ir. Es tev pilnīgi piekrītu. Man pa brīdim, kad tās eksotiskās valstīs sanāk aizbraukt, tad es vispār tu tur duši vien copē. Es īsti nē, jo man tās zivs īsti neinteresē. Viņi savādāk, tur pilnīgi cits. Tas nav gluži mūsējais. Paturpinot vēl drusku par kanāliem. Džeki, jums kaut kāds konkrēts mērķis varbūt ir, ko jūs gribat sasniegt ar to kanālu? Uz kurien jūs ejat? Man bija mērķis 10 000. Es domāju, ka atnāks tā poga, bet izrādās, ka no 100 000. Tad man mērķis uzreiz Es tev uzdāvinu pogu ar tevi. Jums jāuztais kaut kāds mega konkurss par mašīnu, ja? Tad uztaisīs. Bet tie nopietni, tie ir 10 000, jā? Man bija jāgrāk, bet tad es sapratu, ka nav pogas. Tad poga vienīgais iemesls, kāpēc to kanālu taisi, ja? Jā, gribēju ko pie sienas pildi. Bet izrādās, viņi var nopirkt tagad. Tas jau. Skatījums arī var nopirkt. Jā, ar tas skatījums arī var nopirkt, jā. Visu var nopirkt. Labi, tiešām uz ko tu ej ar šo visu saturu, ko tu ražo? Nezinu. Ja godīgi nezinu, vienkārši. Pašplūsmā? Jā. Cik tālu tiks, tik tiks. Kristap? Es ar tāpatās. Es sāku darīt tāpēc, kad manā bērnībā trūka tieši YouTube'ā šāda veida saturs. Bija, protams, pa televīziju, bija Māris Olte, bija Normunds, bija Edgars Zveja, tas, ko es skatījos, bet ieejot, meklējot tieši kaut ko YouTube'ā, nebija. Un šobrīd es tos sācis darīt, un tā ir kā narkotika jau aizgājis. Tā, ka nevar bez tā. Jaunieši skatās un gaida. Vai nepienāks kaut kāds izdegšanas brīdis, ideju trūkums? Ir bijis. Kas tur ir? Viņš jau katru gadu un viens un tas pats iet. Zivs kā iet, tā arī seko līdz zivīm un brauc copē, filmē. Jā, bet atkal būs artists to 3. gadu Vimbas ķer jau apnes. Jau nebaidies no tā, jā? Pa lielam, nē. Es godīgi, nē. Ok, jā. Bet, ok. Bet tad, Kristap, tev mērķi tad ir...
Arī subscriberu skaits kaut kāds. Nē, tas vispār ne. Vienkārši turpināt. Es braucu makšķerēt, man tā kamera tur ir. Tas jau ir tādā pieredumā iegājis, ka bez tā liekas, ka copa nav izdevusies. Neparāda tās savas emocijas, neparāda varbūt kaut kādas savas domu graudus, ko tajā brīdī tur es savācis pie upes. Un es kā iepriekš minēju par to atbildību, es jau arī, jums tiešām ir kaut kāda ietekme uz to skatītāju, un vai nav arī plāns tā kā, izglītot to sabiedrību, nevis par to, kā ir pareizi ķert, bet, necūkojam, ja? Nepārkāpjam noteikumus. Manuprāt, tas ir jums jādara būtu. Un viņi varētu arī, ja ne visi, bet daļa ieklausīties jūsos. Un kaut kādā veidā varbūt kāds padomātu par savu rīcību pie ūdeņiem. Palielam tā arī vajadzētu darīt. Jo salīdzinājumā Lielupes krastiem, kāda ir cūkūts, tas ir vienkārši. Jūs te pašā laikā veicināt to makšķernieku skaitu palielināšanu tajās vietēs, ūdens vietnēs, ja? Un te pašā laikā jums vajag arī pateikt, Džeki, savācamies sevis, ja? Tas nav vajadzīgs. Savādāk es filmēšu tajos sūdos un jūs skatīsieties ar tiem sūdiem. Man ir bijuši video, kur es arī savācu atkritumus tur Lielupes krastā. To arī pieminu, tāpat arī pa zivīm, kad, ir savilkta norma vai ne. Laižam tās vaļā, neliekam tīkliņā, dabonam karmas punktus. Tikko es viņu atlaidus, tu izvelc vēl lielāku, un daudz to arī atsaucas. Es tur skaties karmas punktus savācu, kā atlaiž zivi, tur atsūta video. Klau, bet turpinot par tādu kā Latvijā copi, kā jums pašiem liekas, kas ir tādi lielākie izaicinājumi patreiz makšķerniekiem Latvijā? Piekļūšana pie ūdeņa. Piekļūšana pie ūdeņiem? Sevišķi Daugavā. Vispār visu privāti īpašumu. Daudz zomit kā jau ir. Jā, bet tu jau netiec klāt pie viņas. Ar laivu, jā. Ar laivu tu vari tikt visur. Bet tik un tā ar laivu tiec iekšā. Mums bija pagājuši gadu viena situācija. Tikām smukā vietā uz stūra, makšķeriem. Tie pa nakts vidu atbrauca, sāka tur ballēties, vispār mēs tur makšķerējam. Un no rīta sāka kašķēties. Ko mēs darām uz viņu salas. Tā kā, šitādu konfliktējas. Jā, bet man liekas, ka īri telti tu īsti nevar celt uz... Mums pat nebija telts. Mums bija vienkārši laiva, makšķers. Jā. Tur ir kaut kāda tāds mazās nianses, ko drīkst un nedrīkst nīt taušanas. Nē, citi jau mierīgi atnāk pasaka, tur visu paskaidro, parunā. Un tu jau saka, ka cūkūt neatstājiet vispārējā. Bet tā, jā, citi ir tādi, kad vienkārši liekas, ka viņiem tur viss piedara. Zinu, Baltazarā, kad brauc ar laivu, vai ziemā precīzāk, tu gribi noiet no Baltazara, tad tev ir tās salīdzinoši graznās mājas, un tur viņi tos suņus laiž ārā. Tu pieeji tam krastam, un tev jau tādi divi jau tādi labi izmēri suņi jau tev sagaida krastā. Lai gan īstenībā tu gribi tikai nonākt nost, gar krastu noiet noslēt, lai labāks ledus tur. Un par izaicinājumiem Kristap, jā, Kristap, kā tev liekas? Es domāju, zivju resursu saglabāšana. Jā, jo mūsu ietekmē makšķernieki paliek arvien vairāk. Piemēram, arī mūsu vietējā upē es to izjūtu. Agrāk mēs ar Arti varbūt divatā bijām pie upes. Tagad mēs aizējam un upes krasti ir pilni ar jauniešiem. Un, Džeki, tas ir jūs Jā, tādēļ es saku. Novākt rāžu. Tādēļ es saku, ka ir jābūt atbildīgiem pret zivju resursiem. Bet tas jāstāsta viņiem. Tieši tā. Ko nozīmē būt atbildīgiem pret zivju resursiem? Kas tavā skatījumā tas ir? Pirmkārt, ja nefilmē, jaunieši bieži vien arī nezin, viņi savāc mājās zemērus, kaut kādus virsnormas savāc mājās. Varbūt pa zivīm viņi arī tik daudz nezin, kas tā pa zivīs tās skaistainicīši mājā izrāda strauta foreli tur zemērs, kas tajā upē tur ir ļoti rētas varbūt. Varbūt jums jāuztais kaut kādu izglītošu video par zivju sugām un par atļautajiem limitiem. Jā. Es katrā video arī mēģinu to pieminēt, tieši konkrēti to sugu, ko es ķeru, kāds viņai ir limits, cik ir garuma ierobežojums no līdz, bet nākotnē noteikti, jo tās video idejas, viņas jau tikai aug, viņas nestāv uz vietas, jo tikko tu esi kaut kādā stagnācijā, cilvēkam paliek neinteresanti. Visu laiku vajag attīstīties, un tas ir nākotnes plānos, jā. Klau, bet atzīmēt to, ko tikko tu jau teici par to izglītošanu. Es biju dzirdējis, es varu kļūdīties tagad, bet es biju dzirdējis, ka Rietumē Eiropā, Vācijā, lai tu varētu makšķerēt, tev ir jānoliek gan kā eksāmenis, kā braukšanas eksāmenis. Ja? Tev ir, kur tu izej cauri noteikumiem un būtībā kvalificējies, lai tu vispār varētu makšķerēt. Ja? Tu esi tāds sagatavots. Mūsu gadījumā, kas mums atliek tikai nopirkt manis Opel šo te akšķernieku kartu un startē. Ja?
Pa lielam tev neviens neprasa, vai tu zini tos noteikumus, kā tur uzvesties. Vienkārši pērkot to tu tā kā piekrīti viņiem. Jā, bet šī gadījumā jums liekas, ka varbūt vajag tādu ceļu iet, ir tāda jau nosacīta licencēšana. Es domāju, ka nē. Nevajag, ja? Es domāju, ka nē. Kāpēc? Drīzāk es saskatu biedu tehnoloģijās. Tehnoloģiju attīstībā tieši. Piemēram, tālu nav jāmeklē laiva tehnoloģijas. No laivas ir dzirdēti gadījumi, ka cilvēki ar laiva tehnoloģijām ķer zivis, ķer pamatīgi daudz un tirgo restorānē. Tas parastais makšķernieks. Tāda ir problēma, jā. Parastie 10 makšķernieki nekad nenoķers tik daudz, kā tas viens ar tehnoloģiju. Varbūt viņš arī nezina noteikumus. Jā, varbūt arī. Bet tu esi arī par to var kontrolēt ar ierobežojumiem. Jā, teiksim, priekš kam tev 5 līdekus vai 5 zandartus, samazināsim tagad uz 3 zandartiem, un vienu lielāko tu vari paņemt virs 70 un tā tālāk. Piekrīti? Jā, piekrītu. Šis ir tas veids, tieši kā es vēlos redzēt nākotnē. Tagad ir būtisks solis izdarīts pa līdekām, vai ne? Ka varēsim tikai vienu lielo. Jāgaida, ka tos noteikumus apstiprinās. Man liekas, šobrīd vēl nav viņi pilnīgi apstiprināti, bet tur palikuši daži soļi. Noteikti samazināt. Samazināt skaitu, teiksim, uz 3 kaut vai. Samazināt skaitu uz 2, kā kurai sugai. Jā, priekš kam tās 5 līdekas nest mājās. Tieši tā, cik tu viens vari apēst. Es vienmēr esmu par to, ka paņem uz mājām tik, cik tu vari apēst. Tā ir. Ja tu gribi kaut kur izdāļāt uz āru, izdāļā, labi, tur kaimiņam kaut kam, tur tuvākajiem, vai nekas gaida no tevīm. Radiniekiem, vectāvam, vecmātei jāizved. Pareizi. Bet par to resursu runājot vēl drusciņi tālāk, jūs daudz gadus esat pie ūdeņiem, daudz ķerat, vai kaut kādi novērojumi? Kaut kas paliek mazāk, vairāk? Jā. Palielām nekas nemainās. Izmēra arī nemainās? Es kā nevaru noķert lielas zivis, tā nevaru. Labi, tas izņēmums. Atklāti un patiesi. Man ir grūti teikt, es uzskatu, ka man tas makšķerēšanas stāžoli ir pa mazu, lai kaut ko tādus globālus novērojumus, lai veiktu. Jo vēdzelis, vēdzelis Lielupē ir izmirušas, spriežot pēc tā, ko agrāk lasīju copas lietās, kur dažādos citos portālos. Bet, kopumā es domāju, ka ir līdzīgi tad, kad es sāku 2010. gadā un šobrīd neredzu nekādas beigās. Nav nekas sliktāk, nekas labāk. Jā, tieši tā. Ir vimbu gadi, ir brekšu gadi. Ir konkrēti gadi tieši tā. Tās ir migrējošās zivis. Vienu gadu viņas vairāk ienāk upē, citu gadu mazāk. Normāli. Labi, par resursu. Kā tev liekas resursu? Tu ar piekrīti? Es ar tam piekrītu. Jā? Ka viss ir kārtībā. Viss nav tik melni bildi kā mālā. Viss, ja? Es skatos, jūs bieži makšķerējat. Ja? Jums ir bieži saturs, ja? Kā pats teica, tur vairākas reizes nedēļā tur sanāk kaut ko uzfilmēt. Un tik daudz makšķerējot, vai ir bijusi doma apsvērt dalības cops arī sportā? Liekas, ka laika nebūs tam. Man vismaz tā. Jo tu vairākas reizes nedēļā makšķerē. Bet, nezinu, man tā... Tu vairāk makšķerē nekā dažs labs sportists. Jā, bet man liekas, ka man laika nebūs tam. Bet sacensības notiek brīvdienās. Jā, bet tas ir atkal jāplāno visu. Tev vienkārši, tu izēji no mājas, šodien iešu to, bet visā izēji. Bet ir ienākusi tā doma, ka varētu pamēģināt. Kādreiz bija, bet, nezinu, liekas, ka tur negribās palikt kaunā kaut kas tam līdzīgs tāds. Par to nav jāuztraucās vispār. Jā. Kādreiz jau varētu pamēģināt, ja būtu kas, kā paskaidro, kas, ko, kam, kur. Vai Fīders, kur ir talants? Nav. Es varu pateikt no savas pieredzes. Visi zaudējumi ir tikai pieredze. Tie nav zaudējumi. Tu iegūsi tikai no viņiem. Labi, man te uzslavēja Renārs. Renārs ir pagājušā nedēļa, ko trāpījis reitingā. Es esmu biļeti dabūjis. Dabūjis biļeti, bet trāpījis reitingā. Viņam ir iespēja pārstāvēt Latviju šogad novembrī pasaules čempionātā dīķu forelu makšķerēšanā pamatsastāvā. Jā, tā kā pilnīgi noteikti talants ir šeit. Jā. Es teiksim, apstākļu sakritību un stabilitāti. Es jau pieteicos līdzbraukt. Izstāst ļoti labi Bulgāriju novembrī, kāpēc gan neaizmuknoši tās. Jā, bet runājot atgriežoties par to pašu sportu, es tev saku, tur nav vispār, tur kļūdīties tu nevar, tu tikai iegūsi. Atnāc A-līgā, pamēģini, tev Džeki parādīs visu, tu visu iedos. Tikai A-līgā, tev blakus notiek Jelgavā katru gadu Vimbs, šogad nebija Vimba festivāls, bet viņš notika Kalnciemā šogad, ja? Tad īsāk sakot,
pamēģini kaut vai vīmbas paķert uz sacensību režīmā, jo tas adrenalīns tev spiedīs vairāk domāt un attīstīs. Ļoti attīstīt arī, ko viņi tur dara. Ja? Pie tās, jo vislabākais veids, kā iemācīties, ja tu gribi feederēt, ja, tad pie liela pressinga zivs. Tad tev ir jābūt spējīgiem izlasīt un savākt to zivu pie tā pressinga. Un zivs uzdās daudz savādāk, un tas ir daudz grūtāk, ja, ka tev tā zivs ir tās uzpresingot. Kā tev, Kristap? Arī ir bijusi doma, bet es esmu gājis citu ceļu šobrīd. Redzēt, filmēt tos video vai ne? Un, ja es piedalos sacensībās, es neņemšu tur līdz kameru, labi uz krūtīm, es varu viņu uzlikt, bet atkal tas nebūs tas. Tas nebūs tas, ko cilvēks sagaida. Viņam tomēr vajag no malas kaut kur, lai kaut ko uzfilmēju, kaut ko vairāk pastāstu. Gribēju piedalīties lašu sacensībās, kas vairāk tā kā festivāls. Salats lašu kausā, jā, vai no arī, teiksim, lāču lasī. Man teica Džeki, ka ir forši uz 2 dienām tāds pasākums. Jā. Bet tā tīrs kaut kur ieguldīties sezonā, kur ir vairāki posmi, feederī vairāki posmi, strītiņā vairāki vai ne. Karpām nerunāsim, tur 1000 vajadzētu barībā jau ieguldītos. Bet kurā? Ja gadījumā noslēgt, labi, par lašiem tu teici, varbūt ir vēl kāda disciplīna, kur tu labprāt tur, kā teikt? Feeders iespējams. Feederī. Es to varu nokonsultēt. Kur varētu sākt pirmos soļus mums? Ne, Latvijā ir pietiekami labi tā feederu kustība attīstīt. Tur ir vairāk tādi individuālie notikumi, un arī, protams, ir tādi čempionāti un tūris un vispārējais. Es jau domāju, ka disciplīnas vadītājiem vajadzētu iedot ar džekiem wildcardus, jā, lai atnāk vienkārši izbaudīt. A-līgā bezmaksas nostātēts. Cik jau uzstācās par naudu, A-līgā organizatori, kas ir Carnikovs makšinieks skola, viņi, ja tas ir tavs pirmās feeder sacensības, un tu neesi startējis Latvijas čempionātā, tev viens posms, kas, es nezinu, viņš kaut kur maksā 40 eiro maksā, viņš ir bezmaksas. Un šogad arī pirmā komanda Džeki tiešām atbrauc ar piknika krēsliem un nostartēja ļoti sakarīgi pirmajā A-līgas posmā. Viņiem tas bija bezmaksas. Viņi bija vienkārši no Jurmālas puikas atbraukuši, uztaisījuši komandu. Cik komandai ir cilvēki? A-līgā ir 3, Latvijas čempionātā ir 4. Nu, jūs varat atrast 3. dalībnieku savā komandā? Nav obligāti, ja komandai var arī individuāli startēt. A-līgā var arī individuāli startēt. Bet biedrības nekāds nav vajadzīgs nekas. Nē. Vienkārši sasniedz ar Eduardu Latvijas čempionātā tev vajag. Tev Latvijas čempionātā vajag būt noteikti LMSF biedram, biedrības pārstāvim, ja, bet A-līgā tur, man liekas, tas jautājums ir sakārtots. Jā, varētu pamēģināt. Noteikti. Edvards tikai priecāsies jūs redzēt. Jā, viennozīmīgi. Bet skatītāji gaidīs video vai kādu, kas tam malas vēl filmē. Jūs varat ar 2 kamerām. Vienu nolikat no malas un vienu pie krūtīm. Pamēģināt. Varat arī bez kamerām. Būs tev jauns saturs. Ko es gribēju vēl pieminēt? Butes. Okay. Bušu čempionāts. Tas bija Super tas, ko pagājušajā gadā es skatījos. Jā, viņš ir tā kā festivāla stilā, tāds vairāk. Un uz to vēl es šogad skatos. Pagājušajā bija labi laikapstākļi. Tas, man liekas, nebija bušu čempionāts, bet tas bija izdzīvošanas čempionāts. Tur bija traki, jā. Cik es saprotu, tur bija dažas ekipāžas, ne daži, bet vairākas, kas atbrauc, nē, šitā mēs neiesim ārā. Bet cepuri nos tiem, kas izturēja līdz galam. Tas bija, man liekas, lielākā uzvartanī visā, jo, man liekas, Bucis ķērās salīdzinoši vāji, cik es dzirdēju, bet tas, ko mēs no savas frekvences noteikti, mēs gribam redzēt jūsu uzvārdus protokolos. Pamēģināt. Pamēģināt. Jums pirmkārt viens. Jūs noķersiet to kaifu, kas ir sacensība, režīms. Otrs, jums būs jauns saturs, kas droši vien ir pats būtiskākais šobrīd. Un trešais, vienkārši sapratīsiet no iekšienes, kā viss notiek. Un kas zina, varbūt jūs arī paliksiet tajā sportā. Tieši tā. Satiksiet jaunus potenciālos skatītājus saviem kanāliem. Jā, tas, ko es varu pastāstīt no savas pieredzes, ko mans makšķeršanas sports devis ikdienas sopē, es uz to zivi savādāk skatos. Un es viņu drusku savādāk izprotu, un tas man palīdz. Tas ieslēdz savādāk to domāšanu. Vajadzētu pamēģināt. Mēs jau citreiz iekšējās sacensības uztaisam. Tā diezgan interesanti. Tas ir labs sākums. Prasās, zin, kā ikdienā tas kaut kāds actions video. Adrenalīniņš, tieši tā. Tā kā droši. Varēsiet pēc kāda laika aizbraukt uz to pašu tetalu, vai tur padās kaut kur jāglā, apsēžaties barā, un jūs pēkšņi sākat ķert labāk. Un tur būs dažkārt mazas nianses tikai, kas atšķirs to, ko jūs darījāt iepriekš, un ko jūs darīsiet tagad, un jums rezultāts ar drošiem būs labāks. Vēl labāks. Nu, ko? Mēs esam stundai pāri. Mēs varētu arī uzdot ātros jautājumus. Jūs droši vien zināt, kas ir ātrie jautājumi. Pagaid, pirms mēs sākam ar ātriem jautājumiem. Jau ielēc iekšā. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu varbūt pateikt vai izrunāt?
Jā, Mums skatītājiem nodot kādu message. Jā, nodod. Varbūt te ir kaut kāda cita auditorija, kas jums pašiem ir. Varbūt. Jā. Ko jūs gribētu paši pateikt? Lai piesako jums. Jā, message noteikti būtu piesakojiet copas frekvencei. Paldies. Atbalstam džekus, palīdzam augt tiešām. Fantastisku darbu darat. Paldies. Klau, bet varbūt tomēr ir kaut kāds temats, kas ir tāds, varbūt sasāpējies, nesasāpējies, bet Var novēlēt citiem. Mēs prasam, ko novēlēt citiem akšarniekiem. Nezinu. Galvenais, lai neķerās. Neatstāt neko pie upes. Tas gan. Aizved atpakaļ uz mājām un izmet konteinerī. Tas ir ļoti vērtīgs padoms un tādā. Mēs solidarizējamies noteikti uz šo ieteikumu. Tagad gan varam ķerties ātriem. Pirmais no tevīm ir. Labi, tehniskais arī jautājums. Rode vai DJI mikrofonu? DJI. Labi. Okay. Vimbis vai brekši? Brekši. Trapper vai sensas? Trapper. Aha. Ok. Es ķersi pats sensas. Jā, man liekas, ka tu pasāc salmošanas. Vai ātri jautājumu? Labi. Feeders vai karpus? Feeders. Karpus. Rudens copi vai pavasara copi? Pavasars. YouTube vai Facebooks? YouTube. Ok. Un pēdējais trikī, ne? Speciāli tu taisīji. Salmo vai NGT? Salmo. Super, paldies, Žeki. Jūs esat nopelnījuši noteikti mūsu slavenos čupačupus. Nav no sponsori. Nav sponsori, vienkārši. Mūsu paši. Tā nav reklāma, bet vienkārši, diemžēl, tautā iegājies. Čupačups mēs arī. Tāpēc neķerās nākotnē. Un par tālo ceļu, protams, mums arī jums jāiedot cepurītes. Spēcbola. Mēs pat atļausim izvēlēties. Mums ir 2 melnas, 1 sarkana. Jā, jūs varat izvēlēties. Tu sarkanu? Jā, droši. Man pretī vienkārši ir. Paldies. No melniem. Jā, cepurs te patās Latvijā ir drukātas. Šūtas, izšūtas. Nākošajā video būs man. Mēs priecāsimies, protams, jā. Jā, tas nav mums jums. Paldies, Žeki, ka atradāt laiku. Atbilstot tomēr brīvdienā. Ne tikai tas copi dēļ mums, bet ceru, ka esam iedevuši kaut kādu varbūt iedvesmu jums arī kādam saturam. Tā kā priecāsimies redzēt arī jaunas video. Noteikti neapstājieties pie esošā, ejiet uz priekšu, pilnveidojieties, domājiet jaunas idejas, lai jums daudz sekotāju un viss pārējais. Jā, piesakojiet lūdzu copi Latvijā TV un Artis Smirnovs YouTube kanālam. Paldies. Vai konkursu taisīsim vai netaisīsim? Es nezinu. Labi. Runājuši, taisīsim. Uztaisim spontānu? Zini kā, Džeki, es ietekmējos no Džekiem, es arī gribu uztaisīt konkursu. Raujam, būs konkurss. Būs konkurss. Tie, kas noskatījās līdz galam. Mums būs arī tāda paša cepurīta izlozē. Bet komentārā, Džeki, ko iesakat? Kas komentāros jāraksta ir? Jā. Ko šajā? Novēlējumi. Kam? Novēlējumi. Jūsu kanāla izaugsmē. Labi. Izvēlēsimies. Jūs izvēlēsieties to novēlējumu. Darīsim tā, jā? Jā. Uztaisīsim izlozi, lai jūs uztaisītu. 2 cilvēkiem? Lai būtu objektīvi. Mēs jau tur iekritīs 1000 komentāri. Jūs saprotat, man ir bijuši tā, ka 600 plus komentāri iekrīt un visiem Tā izklausās labā problēma. Es labprāt šķirot 1000 komentārus. Tā kā droši rakstiet Copas frekvencē novēlējumus un izlozēsim starp vienu novēlējumiem cepurīti. Mēs cepurīti varam arī personalizēt. Jā, mēs šoreiz mēs izšūsim arī ko tu vēlies, jā. Iesauku, ja ko būs jums unikāli Copas frekvences cepurīti, ko braukt uz Copi un tā tālāk. Super. Paldies, Džeki. Paldies. Jā, tiekamies pie ūdens. Copas frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam Copas frekvencē.